No ko, tagad esam jau 4. dienā iekāpuši. Paldies MGK, ka iedeva busiņu. Brauksim zolīt kā cilvēku uz pasaules čempionātu. Ir pulkstens 12:30 un 2 man jau jābūt uz kaut kādu antidopingu prezentāciju. Tā kā ilgi nerunāšu, dodamies ceļā. No ko, sveicināti Klaipēdā pēc ļoti garas dienas, tāpēc, kad tehnisko mēs neizgājām. Un mēs viņu iesim tikai rīt no rīta, jo man nebija tāda Latvijā reģistrācija iziet, jo Francijā mēs pirkām šo laivu. Un tā kā franču kaut kāds numurs bija, bet tāds redz nedarēja, un mums vajadzēja Latvijā vispār jauniet. Tas nebija izdarīts, bet sanāca sarunāt, paldies Dievam, tāpat tās paldies visiem iesaistītiem cilvēkiem. Es nezinu, vai viņi grib, lai viņus sauc vai nē. Sarunāja tāpat tās uz vietas Somu, kurš ir drīkst. Viņš ir autorizēts veikt tās pārbaudas, viņš veic to pārbaudu. To viņš man apstiprināja, tad rītā iesim pašu gongas tehnisko apskatu. Cerams iziesim, jo mums tur nebūs daudz laika līdz treniņiem, un treniņi ir obligāti. Ja grib gongā braukt. Tā kā tā, var mazliet parādīt, tā kā mums tāpat blakus ir Roberts Minings. Man pašam laivu aizstum tikko mazgāt. Tad, jā, šī ir mūsu tāda vietiņa. Karoedziņa. Vendenim, MGK, šautauts MGK par busu. Un jā, kaut kā tā esam iekārtojušies. Bišķi bardaciņš no visu darītā. Vendenīts. Tā kā tas viss pa zolīto. Cerams, ka rītā tiksim pie gongas. Un tā jau, jā, tiekamies rīt. Čāla brīt jau pēc sapulces. Darbības notiek un gaidam onkulu, kurš pārbaudīs mūs un cerams izlaidīs. Tā jau redzēs. Apakaļ nobrauc, es ceru, ka tu dzirdi man, jo otrās formulas viņiem treniņi tagad. Bet vēl kā jau redzēju, treniņos gāja ļoti dulli. Tad es pēc 5 apļiem pateicu, ka priekš kā mums riskēt, mums nav ko pierādīt treniņos un visu uz kvalifikāciju. Tur būs ilgāk jābraukā, protams. Tā kā jā, kaut kā tā. Bet, trasa ir ļoti viļņaini. Kaut kā tā.
diemžēl, kameru neizturēju līdz beigām. Kā redzēju, nereālākā gaļas mašīna, bet es arī pats vairāk saņēmos braukt. Eku tagad mantu vākšanas un tāds procedūras, nu jau ir pagājuši, es teiktu, kādu pusstundu īstenībā jau bija nereālākais nogurums. Nu, nereāli. Un jā, beigās jau nepanāca neatzina to priekšējo tīru pašu fiziskās sagatavotības dēļ. Jo beigās jau vairs nevarēja nospēst tā kā pogas trimam, jo bija jācer ļoti stūri. Jo, nu, tiešām nereālākā gaļas mašīna un ļoti grūti bija. Bet, nu, rītā jauna diena, jauna gonga, viss no jauna, visas kvalifikācijas, viss treniņi, viss no jauna. Nu, tad centīšos saņemties vēl vairāk. Šodien jāpaspēj ļoti atpūsties, jo spēks, nu, reāli izsīk. Tā kā jā, tad tiekamies rīt. Labrīt, jau sapulce beigusies, tūlīt būsim uz treniņiem. Bet lietutiņš, bet vējuši, paldies Dievam, it kā nav. Tad vajadzētu būt, ka būs bišķi vieglāk. Tā redzas. Tur jau arī startā stāvot ar salējās. Tāpēc mēs nevaram tik ilgi stāvēt. Mums kaut kā nekāds stāvums.
somebody no. Oh, Nida stopped. The battle for 10th and 11th. Oh, hello, and we've had somebody stop on. That's 98. Paralysis. Yes, paralysis. We're going to see a replay of this and maybe work out exactly what happened. That Oh, that's like his wing mirror come off. Yeah, the mirror's. Yeah. Yeah, we can see it on his deck there. Čau, jau dienu pēc sacensībām, kā redzēju, īstenībā gāja jau baigi labi līdz brīdim, kad otrā pusē šāds te spogulis man pievīla. Viņš nolūza un aiziešu to parādīšu, ko viņš man izrāva, kāpēc mēs noslēpām. Ir tāda drošības slēdži laivām, ūdensmočiem un tādiem, ja tu nokrīt vai kaut ko, kad viņš izraujās, noslēps motors. Mums tas ir domāts, ja mēs esam bezsamaņā, lai glābēji varētu tā kā piebraukt un reku aiz šitā paraut un noslāpēt mūsu motoru. Bet man viņš bija tā kā pielīmēts pie tā spoguļa. Godīgi sakot, es nemācēšu komentēt, kāpēc. Bet, jā, un tā kā viņš nolūza, viņš tur lidinājās, un tad vienā brīdī paņēma izrāva man to drošības slēdzi. Mēs noslapām, zaudējām ļoti daudz vietas, un tad pa lielam jau vairs turpināt nekādi ēglaus tehnika pa tiem viļņiem un vispārējo nebija. Bet noteikti milzīgs paldies visiem, kas man brauc līdzi un arī iegulda laiku pirms sacensībām, gan sacensību laikā atbalstot, skrūvējot, jebkādīgi. Un noteikti liels paldies MGK par busiņu. Ļoti noderēja, varējām daudz ērtāk un vairāk mantas paņemt līdzi uz tādām nopietnām sacensībām, kā nekā jāņem ir vēl viens motors un tādas lietas. Un jā, kā arī paldies Vendenim. Viņi nodrošināja mūs ar garšīgu ūdenīti. Tā kā jā, izslāpes es vairs nebija. Un tagad ir lielās debates, vai braukt uz pēdējo pasaules čempionātu posmu, jo, kā redzams, laiva iet. Un jā, tas notiek Itālijā, Biberonē. Noteikti tam visam vajadzīgs ir kaut kāds atbalsts, lai tur nokļūtu. Tie 2300 km uz vienu pusi. Un varbūt, ja tu zini kādu, kurš būtu ieinteresēts saņemt reklāmu kaut kur šeit un būtu gatavs atbalstīt mūsu vietējo latviešu sportistu, nokļūt uz Itāliju, uz pasaules čempionātu, jeb mani, tad noteikti būs forši, ja tu padalītos ar šo. Un ja tu vari piedāvāt kādu, vai tu pats vari atbalstīt kaut kā mani, tad noteikti gaidīšu ziņu un būšu ļoti pateicīgs. Tā kā tā, kādas pāris lietas ir, šito mēs ņemsim nost, tas bija gonkās obligāti jālīmē. Ir tā, ka citreiz organizatoru atbalstītāji uzlīmes jālīmē. Un jā, vietas te ir. Vēl ir. Noteikti būšu ļoti pateicīgs, ja tu padalīsies ar šo ziņu tālāk. Un tā jau uz tikšanos Jelgavā
31. augustā Jelgavā būs pēdējais Latvijas čempionāta posms. Tā jau tiekās tur. Noteikti piesako man Instagramā šeit, jo biežāk un ātrāk redzēsi kaut kādas ziņas, vēl kaut ko no manis. Tā kā tā. Number 34 there took an incredibly wide line. Let's see how, meanwhile out in front, that is, those two are pulling out such a gap. And it's Leto's boat that's actually up for sale. Oh, it's just getting a little bit tight at the back here. Leto running the Mad Croc Energy drink colours that were so familiar for many years with Sammy Selio's team. Well, not so much Sammy Selio, Philip Roms. He now works, he's part of the Roms racing team.